Varbūt, ka varam arī sākt. Tā kā sveiciens vēlreiz visiem, kas pievienojušies šodienas semināram. Pētniecības datu apstrādes juridiskie aspekti, ko mēs organizējam Augstākās izglītības un zinātnes IT koplietošanas pakalpojumu centrā, jeb VPC, tā sauktajā datu kuratoru projektā, kur mēs organizējam dažādus ar datu pārvaldību saistītus seminārus un pasākumus, un šis ir viens no tiem, jo arī bieži vien runājot gan ar pētniekiem, gan doktorantiem, izskan šis te jautājums par dažādiem juridiskiem aspektiem pētniecības datu sakarā. Līdz ar to šodien semināru vadīs mums, varētu teikt, juridiskie eksperti, juristi no Ernst & Young Baltic. Mums šodien ir Kaspars Friedenbergs Ansbergs, Senija Sabjonova un Anna Vladimirova Krjukova. Arī viņi ir bijuši iesaistīti arī citos projektos kopā ar VPC, kur mēs esam pētījuši šo jautājumu par dažādiem sensitīviem pētniecības datiem kopā. Līdz ar to es domāju, būs interesanti arī paklausīties gan tādu teorētisko pusi, gan es saprotu arī tajā saturā paredzēts diezgan daudz tāds praktiskais darbs šodien. Vēlamies arī informēt par tādām praktiskām lietām. Pirmkārt, ka mēs ierakstām šo webināru. Līdz ar to, ja jūs nevēlaties, lai jūs parādāties video, tad izslēdziet video vai audio. Iespējams, ka daļu no šī webināra, kur ir tāda vairāk teorētiskā daļa, mēs arī padarīsim publiski pieejamu mūsu YouTube kanālā, lai tas būtu arī skatāms citā laikā. Un tāpat arī pēc semināra izsūtīsim jums materiālus, un ja kādam ir nepieciešams, varam izsniegt arī apliecinājumu par dalību šajā seminārā. Tādā gadījumā sazinieties ar mums caur e-pastu datu-kuratori@vpc.lv. Un, aicinām aktīvi piedalīties. Es domāju, jautājumus varat uzdot čatā vai tajā Q&A sadaļā. Tāpat arī, es domāju, būs iespēja pacelt roku un vienkārši ieslēgt savu mikrofonu pēc tam sadaļās. Tā kā, droši dodiet ziņu, ja ir kādi jautājumi. Mans kolēģis Mikus Melderis arī ir webinārā, viņš sekos līdzi arī čatā, kas notiek, ja būs kādi jautājumi vai kaut kas nestrādā, tad viņš arī lektoriem pados ziņu. Tā kā tā, droši sekojiet līdzi mūsu pasākumiem. To var darīt mūsu mājaslapā dataverse.lv, kas ir arī vietne Latvijas pētniecības datu repozitorijam, ko mēs datu kuratoru projektu laikā esam izstrādājuši. Tā kā tur kalendāra sadaļā var sekot līdzi. Šobrīd nākamais tāds lielākais pasākums mums plānos 21. maijā, kas būs kā vienas dienas konference, ne tikai par pētniecības datu pārvaldības dažādiem jautājumiem, bet par, teiksim, visiem projektiem, kas ir aizsākušies VPC. Līdz ar to, droši varat piereģistrēties, ja ir tāda interese. Tā kā tā, liels paldies, un tad es dodu vārdu šodienas lektoriem. Labrīt visiem. Mani sauc Kaspars, kā Daina laipni norādīja. Tad tiešām mēs jums šodien stāstīsim par pētniecības datu juridiskiem aspektiem, par dažādiem tematiem. Cerams, ka būs interesanti. Tad tās jomas, ko mēs šodien centīsimies maksimāli nosekt, ir redzams šeit, bet idejiski mūsu prezentācija būs sadalīta tādos 4 blokos. Pirmais bloks būs par pētniecības līgumiem,
un intelektuālo īpašumu. Nākamais bloks būs par jau datu aizsardzības aspektiem un atsevišķi par veselības datiem un visbeidzot par komerc noslēpumu. Ja mēs skatāmies tīri praktiski no laika viedokļa, mēs to kārtību šobrīd paredzam tādu, ka katra tā nosacīta prezentēšanas sesija būs aptuveni stundu gara, kurā ietilps 10 minūšu, aptuveni plus mīnus 10 minūtes praktiskais uzdevums neliels. Tur mēs jūs sadalīsim 3 tā saucamajos breakout rūmos un padiskutēsim par katru to bloku atsevišķi. Un pašās beigās būs lielais praktiskais uzdevums, kur mēs jūs sadalīsim arī atsevišķās grupās, kur jums būs jāizpilda uzdevums. Pēc tā, ko jūs šodien būsiet dzirdējuši, cerams, ka tas jums palīdzēs saprast, stāstīt to. Pēc tam, protams, mēs to visu aprunāsim, izdiskutēsim, būs iespēja arī uzdot jautājumus. Par jautājumiem es domāju, ka vismaz manas prezentācijas laikā un arī tad, kad stāstīs Anna un Ksenija, es domāju, droši celiet rokas, slēdziet mikrofonus, uzdodiet jautājumus, rakstiet čatā, Q&A. Centīsimies tam visiem izsakot līdzi, lai tad uzreiz arī dinamiski veidotos diskusija. Tā kā, ja gadījumā viss šis ir pārvēršās mazliet mazāk par semināru, bet vairāk par diskusiju, tas ir pilnīgi ok, tāpēc absolūti nekautrējieties, uzdodiet jautājumus, dodiet ziņu par saviem apsvērumiem, jums arī noteikti ir savu pieredzi, savu challenge bijuši šajā jomā, un pilnīgi noteikti tā mēs varam to visu arī kaut kā kopīgi labāk apspriest un iziet cauri. Ok, tad sāksim ar tādu pirmo faktisku bloku, pētniecības līgumu, un Anna, vārds tev. Jā, paldies. Labrīt visiem arī no manis. Es esmu Anna. Pārsvaru darbojos datu aizsardzības jomā, varbūt esam tikušies ar jums kaut kāda cita konteksta pasākumā vai projektā. Bet šodien es vēl pastāstīšu nedaudz par īpašiem datu aizsardzības aspektiem, bet ar ko es gribētu šodien sākt, ar tādu svarīgu ietvaru jautājumu, jo mēs šodienas, galvenais mērķis ir varbūt atvieglot jums iespēju tikt pie datiem, un no citas puses atvieglot dzīvi, datu avotiem tos datus izsniegt, jo, kā Kaspars minēja, mēs arī piedalījāmies citos kaut kādos projektos un diskusijas par šo tēmu, un noteikti ir novērojama šī problēma, ka ir grūti vienoties vai ir kaut kādi pārpratumi, neizpratnē par to, ko nozīmē datu saņemt, ko nozīmē izsniegt, kaut kāds lieki drošības mehānismi vai aizspriedumi tiek pielietoti. Un pēc mūsu novērojuma, ir viens juridiskais svarīgais mehānisms, kas var palīdzēt to problēmu atrisināt, par kuru mēs stāstām, protams, kā juristi, ir līgums datu izmantošanai pētniecībā. Jums noteikti ir jau bijusi saskarsme ar līgumiem, un bez līguma principā datus dabūt ir ļoti grūti, vai vismaz nav iespējams. Ja ir iespējams, tad tas ir kaut kas, nav kaut kas nedrošs, bet kaut kas iespējams netik oficiāls. Un šeit mēs vēlētos pastāstīt, iezīmēt, kas ir varbūt tie svarīgie punkti tajos līgumos, jo dažreiz visas puses mēdz apmaldīties, kas būtu nepieciešams un kas būtu svarīgs un kam būtu svarīgi pievērst uzmanību. Dažreiz ir kaut kādi līki nosacījumi, bet dažreiz svarīgas lietas tiek izlaistas. Un pirmais, protams, svarīgais princips ir tas, ka līgums jāslēdz, un tas ir abas puses teoretiski interesētas tajā, jo tad ir noteikti daudz skaidrāk atrunāts tiesības, pienākumi, datu plūsma, garantijas, atbildība.
jo tīpaši, ja mēs runājam par datiem, kas ir intelektuālais īpašums, personas dati, lai būtu sapratams, kura puse, kura brīdī, ja, kura puse nes atbildību par šo procesu. Es jau minēju, ja, ka līgumi palīdz atrisināt noteiktas problēmas, un pēc tā, ka mēs esam noskaidrojuši no datu devējiem, datu avotiem, kā ir novērojams atsevišķas problēmas, ja, ka, piemēram, tiek pieprasīti pārāk daudz datu, un tāpēc līgumi arī palīdz vienoties par to datu apjomu. Ka tas pieprasījums nav pietiekami labi strukturēts un ir grūti saprast vispār par kādu lietu iet runa, par kādiem datiem, par kādu pētījuma tēmu iet runa. Ir nepieciešamas dažreiz īpašas procedūras, lai piekļūtu datiem. Piemēram, es stāstīšu vēl par veselības datiem. Ir arī, piemēram, kaut kādas kritiskas infrastruktūras dati, kur nepieciešama īpaša procedūra, un dažreiz tā ir pārpratumi arī pētniekiem, tiem, kas grib pieprasīt datus, kādas prasības tad ir ievērot. Un rekur visu to var paredzēt līgumā, un pat, ja jāpasaka, ka tā līgumu infrastruktūra, ja, Latvijai ir ļoti dažāda. Dažreiz tiek piedāvāti fiksēti līgumi, kurus būtu grūti grozīt, piemēram, datu pieprasītājiem, un tur ir, varbūt kaut ko var ietekmēt. Bet, tik un tā mēs ceram, ka šodienas materiāls varbūt jums palīdzēs vismaz pareizi izlasīt tos nosacījumus un saprast, kur varbūt iebilst vai palūgt kaut ko pielabot. Un arī datu avotiem varbūt palīdzēs saprast, kam vēl papildu pievērst uzmanību. Un ir svarīgi jautājumi, ja, kurus ir vērts uzdot, izskatot vai sastādot vai ietekmēt līgumu. Vispār arī taisot pieprasījumu pēc datiem ir, vai es tiešām zinu, ko vēlos. Ja? Un tas ir noteikti atrisinās problēmu, ja kādus datus un kāds pētījuma mērķis. Ja mēs tālāk runāsim arī par dažādiem datu veidiem, ir diezgan skaidrs paliek, ka, ja ir labi nodefinēts, piemēram, pētījuma temats, pētījuma mērķis, tad uzreiz ir daudz vieglāk saprast, kādus tieši datus vajag, un tad tiks atrisināta problēma, kas ir izriet no tā, ka ir pārāk plašs pieprasījums, un datu avots var izsniegt ne visus datus, vai pārāk daudz, vai ne tos datus. Ja? Un tad tas ietekmēs pētījumu, un tas var arī ietekmēt laiku, ja? Un pieprasījuma laiku, un ja laiks ir tāda jutīga lieta, ja, tad tas tiks lieki patērēts. Un tad noteikti arī par attiecīgi datu veidiem. Tālāk parunāsim, kā es minēju, par atsevišķiem veidiem, bet arī ir svarīgi saprast no juridiski, no garantu viedokļa, ar kādiem datiem, ja jums būs saskarsme, kā pētnieki, vai tie būs personas dati, vai intelektuālais īpašums. Protams, ka grūti varbūt tā orientēties, bet noteiktos brīžos tas ir svarīgi, lai saprastu, kādi pienākumi un kuras tiesības jums būtu attiecību uz šiem datiem. Bet par to kolēģi un es arī pastāstīsim, kādiem īpašiem aspektiem būs jāpavērš uzmanība strādājot ar atsevišķiem datiem. Nākamais jautājums ir, vai ir saprotams tiesiskais pamats, vai jums vispār ir tiesības tos datus pieprasīt un saņemt, un kādos gadījumos. Jā, piemēram, vai likums jums, piemēram, pārēdz atsevišķu īpašu procedūru, kā tos datus saņemt, piemēram, kā ar veselības datiem. Vai tomēr jāprasa piekrīšana, un tur dažādas piekrīšanas atsevišķiem datu veidiem un kategorijām. Vai ir nepieciešamas kaut kāds īpašas atļaujas, licences, lai strādātu ar tiem datiem. Un no vienas puses, ja nav daudz pieprasījuma, nav liels pieprasījums, dažreiz datu avots var atļauties arī izglītot pētniekus, vai pētnieki var atļauties izglītot datu avotu, bet tas noteikti pātrina atvieglo procedūru, kad
ir izpratne, jā, vismaz vienai pusē diezgan laba par to, kas ir nepieciešams studātu saņemšanai, lai tālāk nebūtu problēma ne tikai ar pētījumu, bet, piemēram, arī ar pētījumu rezultātu publiskošanu vai tālāku kopīgošanu. Un noteikti drošības jautājumi, jā, mēs tur par drošību baigi šodien nerunāsim, bet tas ir ļoti svarīgs neatņemams aspekts datu izmantošana apstrāde, arī dažreiz atkarīgs no avota, kā kurš kādas vīdes, kādus rīkus izmanto, bet arī ir jūtīgs jautājums, jo it īpaši, ja ir kaut kādi sensitīvi īpašie dati iesaistīti pētījumā, lai ar tiem datiem nekas nenotiktu, un tie dati netiktu atklāti, piemēram, komerces noslēpums, ja, un kas arī var ietekmēt vienkārši reputāciju pētījumā sekmes. Un tur ir arī abām pusēm, protams, viss atkarīgs no konkrēta gadījuma, jā, bet abas puses teoretiski tā ir interesēts, un gan pētniekam, gan datu avotam jāpacenšas un jāvienojas arī līgumu par to, kā tā drošības garantijas un vispār datu tehniska apstrādes procedūra izskatīsies. Kaspar? Paldies, Anna. Ņemsim atpakaļ kontroli par prezentāciju. Jā, nākamais temats, par ko es jums pastāstīšu, ir par intelektuālā īpašuma tiesībām. Tieši kontekstā ar to, kā izmantot intelektuālā īpašuma objektus vai tās lietas, ja tā varētu izteikties, kuras aizsargā intelektuālais īpašums. Šajā gadījumā tas fokus būs tieši uz to, respektīvi situāciju, ka, piemēram, jūs kā pētnieks gribat izmantot kaut ko, piemēram, fotoattēlu, zinātnisko rakstu, savā pētījumā analizēt to, pētīt un dot jums tādu ieskatu, cik tālu jūs to varat izmantot, kādas ir tās robežas, kuras jums jāievēro. Protams, mēs pilnīgi noteikti nepaspēsim izrunāt nianses, bet tas mans galvenais mērķis ir iedot jums tādu vispārīgo sapratni, lai jūs, tā kā jums iekšēji izveidotos tās nosacīti mazais karodziņš, šis saucamais red flag, kad, šis izskatās labi, šeit es varu diezgan droši savā pētījumā likt, piemēram, šos te fotoattēlus, un citā situācijā savukārt, te varētu būt problēma, te man ir jāsāk domāt par to, kā pareizi izmantot konkrēto darbu, lai pēc tam nerastos kaut kādi prasījumi no autoriem vai citiem veidotājiem. Pavisam īsi, kas tad ir intelektuālais īpašums? Nemateriālās vērtības, kas radītas cilvēku prāta darbības rezultātā. Mazliet tālāk būs par to, kādi ir tie veidi, bet idejas, tas ir tas, ko mēs radām, kas nav gluži materiāls. Protams, tas pastāv materiālā formā, piemēram, literārs darbs pastāv kā grāmata, un arī tas ir svarīgs aspekts, piemēram, literārs darbs netiek aizsargāts, kamēr tas eksistē mūsu galvās. Viņš tiek aizsargāts tajā brīdī, kad tas ir izteikts materiālā formā. Bet pēc būtības tas jebkurā gadījumā ir cilvēku garīgās darbības augu. Kāpēc vispār pastāv intelektuāla īpašuma regulējums? Kāpēc valstis ir izvēlējušās to regulēt? Būtībā pats galvenais ir veicināt inovācijas, veicināt jaunradi, un tas mehānisms, kā tas tiek panākts, ir tas, ka autoriem, izgudrotājiem tiek dotas kaut kādas zināmas ekskluzīvas tiesības, saņemt materiālu labumu no šiem te darbiem, plus arī atzinību par to, un tādā veidā tiek veidotas inovācijas. Intelektuālais īpašums pastāv vairākos veidos, katrs no šiem veidiem ir faktiski atsevišķa tiesību nozara, par kuru var veltīt visu karjeru pētot un stāstot, bet tā pavisam īsi sadalot, tad lielie bloki ir autortiesības un rūpnieciskais īpašums. Autortiesības ir mākslas un literārie darbi. Tad gleznas, grāmatas, fotogrāfijas, mūzika, protams, viss šī cilvēka radošā daļa.
Rūpnieciskais īpašums jau ir mazliet specifiskāks, tie ir patenti, preču zīmes, dizaina paraugi un arī tādas jau pietiekami mazāk zināmas nozares, bet arī ārkārtīgi būtiskas augšķīnas, pusvadītāja topogrāfija, izcelsmes norādes, komercnoslēpums. Par komercnoslēpumu mēs runāsim atsevišķi, tas ir pats pēdējais mūsu bloks. Un jā, lai cik tas dīvaini nebūtu vai varbūt interesanti, komercnoslēpums arī īstenībā ir daļa no intelektuālā īpašuma kopas, bet par to mazliet vēlāk vesels bloks tam tiks veltīts, un par to es arī atsevišķi runāšu. Šodien vairāk no manas puses uzsvars būs tieši uz autortiesībām, tāpēc ka tieši šo jomu arī sadarbībā ar VPC mēs tā kā identificējam, ka tur ir vismazākās skaidrības, tāpēc es centīšos stāstīt par vispārīgiem principiem, bet tas mazliet lielāks fokus šoreiz būs uz autortiesībām. Tas sanāk, ka tas vairāk karstās jomas, kur ir runa par kaut kādiem humanitāro zinātņu pētījumiem, piemēram, filmu, mūziku, tam līdzīgi, bet te pašā laikā skaidrs, ka pētījumos tiek izmantoti citāti, tiek izmantoti citi darbi. Parunāsim arī par to, kādi ir potenciāli izņēmumi, kā var aizsargāt, kā var drošā veidā izmantot šos te objektus. Tad, kā jūs teicu, tas galvenais uzsvers ir faktiski tā problēma, ko es šeit mēģināšu uzlikt un ko mēs tādā, šeit risinam ir, tad es esmu pētnieks, es internetā ieraudzīju diagrammu vai diagrammu kopumu vai atradu kādu datubāzi, vai es drīkstu izmantot šo te diagrammu, cita autora darbus savā pētījumā, un kādas tam ir robežas. Vienmēr varam paņemt, kā teiksim, es intelektuāli domājot par šo prezentāciju, man ienāca prātā, ka tas nosacītais tas pētījums, ko es varētu izmantot kā piemēru, ir piemēram, ka es rakstu pētījumu par kāda autora, piemēram, Jāņa Ņaudsudrabiņa daļradu, un vēlos izmantot dažādas materiālus, fotogrāfijas, kaut ko, protams, viņa darbus, un tad attiecīgi, kādas ir tās robežas, ko es drīkstu, ko es nedrīkstu. Tad attiecīgi, ja es runāšu par kaut kādiem piemēriem, tad droši vien aptuveni no tāda aspekta. Kas ir svarīgi, šeit es ieliku citātu no tiesas secinājumiem, no augstākā tiesa, kas ir secinājusi, kas vispār, un tas ir, lai arī šis citāts attiecās tieši attiecībā uz autortiesībām, bet būtībā tas caurvijās arī pārējiem intelektuālā īpašuma objektiem, kas vispār ir intelektuālais īpašums, tad, kā jau es teicu, cilvēka jaunradas rezultāts. Svarīgi ir, ka šeit jaunradē ir kaut kāds cilvēks, autors, un tas ir kaut kas jauns. Konkrēti šajā lietā tāds īstenībā bija nodokļu strīds, un tāpēc tieši administratīvais departaments par šo spriež, lai gan intelektuālais īpašums ir civiltiesību nozara. Šajā lietā tiesa pieskārās tādam jautājumam, vai YouTube ievietots spēles, datorspēles streamings, kur cilvēks spēlē, komentē, arī ir atsevišķs darbs, autortiesību objekts. Tiesa pateica, ka ļoti iespējams, ka ir. Ja tas atbilst šiem te diviem kritērijiem, tad radījusi fiziska persona, un vai tas ir radošās jaunradas darbības rezultāts. Tā kā, ko es ar to gribu pateikt? Ar to es gribu pateikt galvenokārt to, ka intelektuālais īpašums ir visnotaļ plaša, un it sevišķi autortiesību jomā, praktiski viss tas, ko mēs varam materiāli redzēt, izlasīt, dzirdēt, ļoti ticams, ka būs autortiesību objekts, tas būs aizsargāts un būs jāpievērš uzmanību tam, kā to vispareizāk un labāk izmantot. Kāda tad ir intelektuālā īpašuma būtība? Tad, kad es sen atpakaļ mācījos augstskolā Latvijas universitātē, man bija tāds priekšmets, kas saucās autortiesības, ko vadīja pasniedzējs Mārcis Krūmiņš, ārkārtīgi zinošs profesionāls šajā jomā.
Viņam bija tāds mazliet cinisks skats uz autortiesībām, un viņš burtiski pirmajā lekcijā teica, studenti, atcerieties, autortiesības ir par un ap naudu. Tas ir mazliet vienpusēji, bet idejiski tas ir viens no tādiem intelektuālā īpašuma, un arī šis caurvijās ne tikai autortiesībās, bet arī citos veidos. Tad viena no tām fundamentālajām lietām, ko dod intelektuālais īpašums, viņš dod tiesību autoram, izgudrotājam saņemt atalgojumu materiālā veidā par savas šo te garīgā darba rezultātu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, un to arī mazliet vēlāk redzēsim. Tas ir tāds ļoti labs iekšējais filtrs, ko izmantot. Vai es drīkstu izmantot šo fotogrāfiju, ko es atradu internetā saviem pētniecības mērķiem? Iespējams, jā, bet atbilde mainīsies tad, ja es, piemēram, šīs fotogrāfijas likšu kādā nebūtu albumā un to tirgošu, respektīvi saņemšu par to peļņu. Tad gan var izrādīties, ka tieši tas aspekts, ka es nevis pētīšu un dalīšos ar pētījumu kaut kādā zinātniskā lokā, bet tirgošu to plašākai publikai, patiesībā to situāciju mainīs. Un kas tad ir tas svarīgais, ir, ka intelektuāla īpašumā vienmēr ir šīs te autoru un darba radītāju tiesības uz autorību, tikt atzītam, un tās parasti nav autoram atņemams. Jānis Jaunsudrabiņš, Raimonds Pauls ir radījuši savus darbus, un viņi ir autori. Tā pašā laikā ir arī kaut kādas nebūtu mantiskās tiesības, respektīvi tiesības šos darbus komercializēt. Piemēram, Raimonds Pauls var un arī ieraksta savus skaņdarbus, tie skaņdarbi tiek tirgoti un tiek gūts ieņēmums no tā. Tā pašā laikā tas nebūtu nenozīmē, ka tieši Raimonds Pauls saņems visus ienākumus. Komponists, autors var nodot daļu no šīm mantiskajām tiesībām citām personām. Piemēram, ļoti bieži literatūrā izdevēji maksā autoriem honorāru pret to, ka šīs mantiskās tiesības no kaut kāds procents vai pilnībā tiek nodots izdevējiem, un izdevējs tad attiecīgi pārdodot šo te grāmatu, gūst šo te komerciālo peļņu. Tad autors vienmēr būs autors, bet mantiskās tiesības var tikt nodotas tālāk. Intelektuālais īpašums nav absolūts. Tas nenozīmē, ka ja es esmu uzrakstījis darbu, tas darbs pieder man, un visu, un nevienu vārdu, nevienu rindiņu, neko no tā darba nedrīkst izmantot. Nē, ir vesela virkne izņēmumu. Mēs apskatīsim konkrēti mazliet tālāk, arī runāšu par izmantošanas tiesībām zinātniskajā darbībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir izņēmums, kas saka, ka ja, piemēram, es esmu sacerējis grāmatu, uzrakstījis, izdevis, tad, ja kāds vēlās savā zinātniskajā darbā to izmantot, viņš noteiktās robežās to drīkst darīt, man to nezinot, man par to nemaksājot, un tas ir ok, jo likums to ir atļauts. Savukārt citos gadījumos, ja, piemēram, manu grāmatu kāds vēlās pārtulkot un izdot citā valstī, tad gan būs jānāk pie manis un jāprasa man atļauju, un es visticamāk par to gribēšu droši vien kaut kādu naudu. Un tas arī noved pie tā, ka komerciālais šis iepriekš, ko es teicu, filtrs, vai es no tā pelnīšu, ļoti bieži tāds labs kritērijs, lai saprastu, vai drīkst vai nedrīkst izmantot konkrētu intelektuālu īpašumu objektu. Piemēram, atkal, kā es minēju, ja pētījums ir, piemēram, Jāņa Jaunsudrabiņa daļradas pētījums, tad ļoti iespējams, ka es varu izmantot, piemēram, kaut kādas fotogrāfijas vai darba fragmentus, bet ja es, piemēram, pārdrukāšu, pārkopēšu autoru darbus, tos plaši izmantošu, tad visticamāk man būs atsevišķi jāprasa licences. Jo arī tad jebkura izņēmuma izmantošana nekad nedrīkst ietekmēt autora tiesības ar darbu pelnīt. Ko tas viss nozīmē praktiski? Praktiski tas nozīmē to, ka, ja mēs redzam intelektuālā īpašuma objektu, mēs pirmkārt skatāmies, vai to var izmantojot šo te pētniecības izdevumu,
vai arī mums būs jāiet pie autoru vai mantisko īpašumu tiesību īpašnieku un jāprasa licenci. Un visticamāk arī par to jāmaksā. Jo, atkal, autoriem, izgudrotājiem ir ekskluzīvas tiesības, kamēr viena autora tiesības ir, vai patentu tiesības, vai citas tiesības, kamēr tās pastāv, jo visbiežāk pastāv arī ierobežojuma laikā, viņiem ir šīs ekskluzīvās tiesības pateikt, drīkst izmantot, nedrīkst izmantot, un ja drīkst izmantot, tad tas maksās tik un tik naudiņas. Tād runājot par intelektuālā īpašuma izmantošanu pētniecībā. Tad pētniecībā var tikt izmantoti dati, kas tiek aizsargāti, bet, lai tos izmantotu, ir, tad atkal mēģinot vieglāk izskaidrot, ir kaut kādi darbi, kas tiek aizsargāti, piemēram, atkal publikācijas, attēli, transkripti, kas ir radīti, un mums tagad ir problēma, ka mēs to gribam izmantot. Lai mēs to kā pētnieki varētu darīt, mums šim te izmantošanai ir jābūt tiesiskam pamatam. Vienmēr tāds visaptverošākais tiesiskais pamats ir licence. Respektīvi, darba autors vai mantisko tiesību īpašnieks ir devis rakstisku atļauju izmantot šo te darbu. To nevienmēr ir iespējams saņemt. Nevienmēr mēs precīzi zinām, kas ir autors. Nevienmēr mēs precīzi zinām, kam šobrīd pieder mantiskās tiesības. Ja es vēlos izmantot, piemēram, atrodu grāmatnīcā grāmatu, kuru es gribu izmantot savā pētniecībā, un es jūtu, ka tur būs liels komercializācijas aspekts, es saprotu, ka man vajadzēs licenci, nevienmēr es varēšu patiesībā atrast šo te mantisko tiesību īpašnieku, un tā ir problēma. Tā ir problēma, kurai nevienmēr ir skaisti un jauks atrisinājums. Autors varbūt jau ir mīgs, un autora tiesības pastāv, ja nemaldos, 70 gadus pēc autora nāves. Tad autora tiesības tiek mantotas šīs te mantiskās tiesības. Kas ir mantinieki? Vai ir viens mantinieks, 2 mantinieki, 3 mantinieki, kāds ir viņu savstarpējās attiecības, tā praksē ļoti bieži mēdz būt problēma. Un tāpēc tas radīs tās ir problēmas. Projekta ietvaros mēs arī runājām, vācām praktisko pieredzi intervijās, tā skaitā arī ar autortiesību aizsardzības organizācijām. Tur bija tāds ļoti spilgts citāts par šo problēmu. Cilvēks lieto apzīmējumu, ziniet, reizēm tur ir visīstākie čūmi. Ļoti grūti ir noorientēties. Tātad licence ir tāds, absolūts carte blanche, kas visticamāk ļaus jums izmantot. Tā pašā laikā var pastāvēt arī likuma izņēmumi, kas dod tiesības izmantot šos te darbus. Un tieši par izņēmumu šo te vēlos mazliet vairāk parunāt. Konkrēti mēs runājam par autortiesībām, konkrēti mēs runājam par autortiesību darbu izmantošanu zinātniskajā pētniecībā. Tad autortiesību likums mums ir pateicis, ka var izmantot ar autortiesībām aizsargātus darbus, tad vēlreiz publikācijas, grāmatas, diagrammas, šādas te lietas, bez atlīdzības, bet ir noteikti nosacījumi, kas ir jāievēro. Tāds klasisks piemērs, ko es pieņemu, jūs visi kaut kādā savas dzīves brīdī izmantojuši, ir citēšana. Un, kā zināms, citēšanai ir noteikumi. Tad vienmēr ir jānorāda darba nosaukums, avots, autora vārds. Tas ir tas, kas jau pirmais autors, atceramies, autors vienmēr ir pelnījis šo te atzinību kā cilvēks, ka viņš ir autors. Viņš varbūt jau sen ir to savu mantiskās tiesības pārdevis un naudu gūst ļaunais izdevējs. Ļaunais, protams, domāts kā mazliet joks, bet autors vienmēr ir autors, un autoram ir tiesības uz šo te atzinību. Un šo mēs īstenojam ar to, kad mēs norādām, kas ir autors, kur ir avots un kāds ir darba nosaukums.
Ļoti būtiski ir tas, ka darbs tiek izmantots nekomerciālā nolūkā. Pētniecība, zinātnisko rakstu publicēšana pētniecības lokos parasti kvalificējās kā nekomerciālā izmantošana. Ja pētījumu plānots ir atsevišķi publicēt kaut kādā monogrāfijas veidā un pārdot, tad var būt problēma. Bet visbiežāk, ja darbs tiek izmantot zinātniskās publikācijās, to parasti uzskata par šo nekomerciālo. Bet praksē tur var būt nianses, un katrs gadījums var būt absolūti individuāls. Darbs tiek izmantots atbilstošā apjomā, tad ja es rakstu zinātnisku pētniecisko darbu, redzu, ka cits autors ir tādu ļoti spilgtu secinājumu, es gribu viņu citēt, es varu citēt. Bet diez vai es drīkstēšu tagad ņemt, 10% no darba, ielikt kā citātu savā publikācijā un to publicēt. Tad pirmkārt, tīri pēc mērķa tas ir pa daudz, ja man ir nepieciešams tikai viens teikums, kāpēc es esmu citējis 10 lapas, un nākamais, kas pie tā noved, šī darba izmantošana zinātniski pētnieciskajā mērķī nedrīkst mazināt, te ir tā sarežģīti pateikt, normālās izmantošanas noteikums vienkāršiem cilvēku vārdiem. Darba citēšana, izmantošana nedrīkst mazināt autoru iespējas saņemt ienākumu no sava darba. Tad, ja es pētniecībā pusgrāmatu nocitēšu, norādot autoru un visu, un palaidīšu to, piemēram, bezmaksas pieejā kaut kādā nebūtu publikācija resursā, tad diezin vai autors būs par to priecīgs, jo neviens nepirks viņa grāmatu, visi vienkārši aizies un izlasīs tās interesantās daļas manā publikācijā, un visu. Un pat, ja mēs, piemēram, ja es to daru absolūti nekomerciālā nolūkā, nevienam neko netirgoju, tas viss ir brīvi pieejams. Hei, lūdzu, cilvēks, iepazīstieties ar Kasparu izcilo pētījumu. Te pašā laikā autors var teikt, klau, Kaspar, tas nav ok. Tu svarīgākās lietas no mana darba izliki tā kā publiskā pieejā, un es tagad neviens vairs nepērk manas grāmatas. Tad vienmēr ir jābūt. Nedrīkst radīt autoram, nedrīkst samazināt autora tiesības nopelnīt ar šo darbu. Un šeit mums palīdz tā saucamais Bērnes 3 soļu tests. Kāpēc Bērnes? Kāpēc tieši šī? Tāpēc, ka ir tāda Bērnes konvencija par autortiesību aizsardzību, kas ir starptautisks nolīgums starp valstīm. Un tur ir definēts tāds saucamais 3 soļu tests. Tad pirmais un svarīgais ir, un šis 3 soļu tests attiecās tieši uz šo likumā noteikto izņēmumu izmantošanu. Respektīvi, mēs nerunājam šeit par to, ka mēs esam atraduši autoru izgudrotāju, esam atraduši autoru un dabūjuši no viņa licenci. Šeit mēs runājam par to, ka mēs gribam izmantot kaut kādu nebūtu izņēmumu. Tad pirmais solis ir, izņēmums ir kaut kur noteikts likumā, un es jums iepriekš minēju, 21. pants autortiesību likums saka, jā, zinātniskajā pētniecībā drīkst izmantot darbus bez atļaujas, tad šis solīts tā kā mums jau būtu, likumā tas ir ierakstīts. Otrs ir tas, ko es minēju, šī izmantošana nedrīkst būt pārāk plaša, tā nedrīkst mazināt autoru iespējas gūt ienākumus, un darba izmantošana nedrīkst būt netaisnīga pret autoru. Pavisam netverams tests, bet tas attiecās uz to, ka nedrīkstētu darbus sagrozīt, ielikt kaut kādā kontekstā, kas nav taisnīgs. Šis ir tāds atkal pietiekami netverams, bet te ir jādomā tādās mazliet morālās kategorijās par to, un šeit var izmantot arī tādu iekšējo morālā kompasu, lai to analizētu. Lai nebūtu tā, ka šī izmantošana rada autoram kaut kādas, rupi sakot, neērtības, darbs tiek sagrozīts, kaut kā pārmērīgi kariķēts, pārdots, lai gan arī, principā, kritiku un kariķēšana arī ļoti bieži paiet zem kaut kādiem autortiesību izņēmumiem. Tomēr ir arī kaut kādas, rupi sakot, morālās robežas darba izmantošanā. Jā, un
kā jau es minēju, izņēmumu robežas. Tad plaša izplatīšana, oriģinālā darba tirgus aizstāšana, pētījuma apjoma pārkāpšana, tie visi visticamāk liecinās par to, ka šis pētniecības izņēmums nav piemērojams. Un mēs atkal atgriežamies pie tā, ka ja mēs izmantošanā izējam ārpus šīm robežām, tad ir nepieciešama licence vai atļauja. Ja ir licence vai atļauja no autora, arī citiem intelektuālā īpašuma īpašniekiem, tad mēs šīs atļaujas ietvaros varam darīt visu, ko mēs gribam. Ja autors ir devis atļauju grozīt, kariķēt, smieties, izsmiet un teicis, jā, tu to vari darīt, tas viss ir pieļaujams, to visu var darīt, jo atceramies, intelektuālā īpašuma īpašniekam, autoram, izgudrotājiem ir šīs ekskluzīvās tiesības, un viņš vai viņa var izvēlēties, kam un kādā apjomā par samaksu vai par brīvu šīs tiesības dot. Pieskaršos tādam mazliet specifiskam jautājumam, kas ir autortiesību jomā, kas ir blakus tiesības jautājumi. Blakus tiesības attiecās uz mūzikas ierakstiem, filmām un preses izdevumiem. Kāpēc es to pieminu? Es to pieminu tāpēc, ka tad no vienas puses autortiesības aizsargā autoru, piemēram, mūzikas autoru, tā pašā laikā kāds to mūziku izpilda. Mūzika var pastāvēt nošu pierakstu veidā, bet visticamāk interesanti būs tieši kaut kāds nebūtu izpildījums. Tad, ja es dziedu, piemēram, Raimonda Paula dziesmas, un šis ieraksts tiek tirgots, tad no vienas puses visu, kas aptver šo ierakstu, tad pirmais ir autoru Raimonda Paula interesi, tā pašā laikā arī man kā darba izpildītājiem, kā dziedātājiem ir kaut kāda aizsargātā aizsardzības joma. Un šī izpildītā aizsardzība to sauc par blakus tiesībām. Tas ir svarīgi, kāpēc? Tāpēc, ka par to nedrīkst aizmirst un ļoti bieži tas ir svarīgi kontekstā patiesībā tieši no mūzikas darbiem. Ļoti labs piemērs ir klasiskā mūzika, Bethovens, Baks, tam līdzīgi autori, viņi ir miruši jau sen atpakaļ, viņu autoru mantiskās tiesības sen ir beigušās, tad Bethovena darbus brīvi drīkst izmantot, tā pašā laikā orķestris, kas izpilda Bethovena darbus un izdod ierakstus. Tas nenozīmē, ka es šo ierakstu tagad savā pētījumā vai savā publikācijā drīkstu tā absolūti brīvi izmantot, jo es zinu, Bethovens ir miris kaut kad ļoti sen, tur autortiesības sen vairs nav, bet es nedrīkstu aizmirst, ka šiem izpildītājiem, orķestriem, producentiem arī ir savas tiesības, un es nedrīkstu, izmantojot šo ierakstu konkrēto pārkāpt arī viņu tiesības. Tā skaitā viņu tiesības gūt ienākumus. Tad, ja es šo ierakstu izplatīšu, piemēram, atkal kaut kādā pētnieciskā darbā, plaši pārkopēšu, es visticamāk mazināšu šo tieši izpildītāju tiesības saņemt atlīdzību un saņemt ienākumu no šī ieraksta. Tālāk mazliet cits aspekts par komercializāciju, un šis aspekts ir saistībā ar to, ka tas stāsts ir apmēram tāds. Es esmu pētnieks, es rakstu pētījumu, piemēram, literatūrā, atkal Jānis Jaunsudrabiņš varētu būt piemērs, es rakstu zinātnisko pētījumu par Jāņa Jaunsudrabiņa daļradi, plaši izmantoju viņu darbus, viņus citēju, un tad attiecīgi esmu sagatavojis šo pētījumu, un ar kādiem problēmām, izaicinājumiem man būs jāsaskarās. Un te ir tie jautājumi, kas pētniekam būtībā ir jāsaprot jau pašā sākumā. Un šajā kontekstā mēs runājam tieši par pašu pētījumu rezultātu, par publikāciju. Te ir jāsaprot, vai šī publikācija būs tīri kā zinātniska publikācija, kas pastāvēs, piemēram, kaut kādos publikāciju avotos, vai arī
te jau būs arī kaut kāds komercializācijas potenciāls, piemēram, šī zinātniskā publikācija tiks izdota kā monogrāfija atsevišķā grāmatā un tiks tirgota. Tad ir ļoti svarīgi šo te saprast jau pašā sākumā, jo tas, kā jau mēs runājām iepriekš, ietekmē šos te izņēmumus, vai drīkstēs vai nedrīkstēs izmantot intelektuālo īpašumu ar vai bez atļaujas vai licences. Tad, ja ir augsta komercializācija, visticamāk būs jāprasa atļauja vai licences un jāprasa rakstveidā. Ir jāpārbauda, ja tiek izmantota darbi uz kaut kādu licenču pamatu, kādi ir ierobežojumi. Piemēram, pastāv tā saucamās Creative Commons licences, ļoti daudz, kas ir pieejams tiešsaistē tīmeklī uz šīs te Creative Commons licences pamatu, un viņas ir arī dažādas, šīs licences. Un varbūt autors ir devis atļauju, jā, ok, kur ir mana fotografija, mana diagramma, jūs drīkstat brīvi, es jums dodu atļauju ar šo te licenci izmantot šo te pētniecībā, bet lūdzu neizmantojiet šo te manu darbu komercializācijai. Piemēram, kur ir fotografija, varat to likt savā zinātniskajā pētījumā, bet, ja jūs, piemēram, sāksiet drukāt teikreklus un tirgot ar šo fotografiju, tādēļ, kā autors saka, nē, te ir tā sarkanā līnija, šeit es jums atļauju nedodu. Te pašā laikā var pastāvēt arī tādas Creative Commons licences, kas dod atļauju arī komerciālai izmantošanai. Tad ir jābūt skaidrībai, var vai nevar izmantot komerciālajiem mērķiem. Un, ja mēs runājam tieši par situāciju, kad tad atkal, piemēram, es kā pētnieks esmu identificējis, ka es gribu izmantot kādus datu devēju datus. Šie dati, atkal dati ir jāsaprot tādā ļoti informācija, labāk teiksim tā. Es gribu izmantot kādu informāciju, ko man dod kāds nebūtu datu avots, un es saprotu, ka šī informācija varētu publikācijā būt ar kaut kādu komerciālo potenciālu. Man ir visticamāk, slēdzot līgumu ar šo te informācijas devēju, ar datu avotu, mums ļoti ticams, ka vajadzētu jau sākotnēji atrunāties. Ok, ja tu, kas par pētījumu laikā redzējis, ka te ir kaut kāds komerciālais potenciāls, nezinu, te var rasties izgudrojums, kas ir patentējams, vai tu, kas par kā pētnieks šo te savu darbu publicējis kā monogrāfiju un laidīs pārdošanā, tad mēs dalīsim tos ienākumus šādi. Un tas var būt arī tā, ka informācijas devējs saka, ka tu to drīkst darīt, vai arī saka, nē, tu to nedrīkst darīt, atkal ekskluzīvās tiesības, vai arī Kaspar, ja tu saproti, ka pētījuma laikā, ka tur ir kaut kāds komerciāls potenciāls, patents, vai tu gribēsi izdot, nāc lūdzu pie mums atpakaļ, mēs sēdīsimies pie sarunu galda un vienosimies par to, kā mēs sadalīsim, piemēram, ienākumu. Jā, tu drīkstēsi to tirgot, bet mēs gribēsim, piemēram, 10% no komerciāliem ienākumiem, kā mūsu atlīdzība par to, ka tu izmantoji mums piederošus darbus. Tad skatoties atpakaļ un nobeigumā, tad kādi ir tie pamatprincipi, atceramies, kā apjoms izmantošanai ir ierobežots, neņemam, nekopējam veselas lapas nevajadzīgi no citu cilvēku radītajiem darbiem, vienmēr norādam autoru, darba avotu, nevienmēr autors ir zināms, bet cik tas ir praktiski iespējams to daram. Ja darbs netiek izmantots komerciālajiem mērķiem, mēs visticamāk zinātniskajā pētniecībā to varam izmantot, atkal nemazinot autoru tiesības pelnīt, norādot autoru darbu, un visbeidzot mēs vienmēr respektējam autoru reputāciju un darba integritāti, neizmantojam darbu neatbilstošā kontekstā un rūpējamies arī par šo te morālo aspektu. Tā, principā šī sadaļa būtu mums beigusies, tagad mums vajadzētu sadalīties pa breakoutiem, kur mēs varētu parisināt nelielu uzdevumu, lai mazliet
nostiprinātu šeit izrunāto. Mums arī ir pie Q&A sadaļas, ja jūs viņu redzat, ir uzdots viens jautājums. Ir, palaid garām. Jā, tad varbūt atbildēsim uz viņu sākumā, un tad pārslēgsimies uz tiem breakout roomiem. Jā. Un, Ksenija, tu tikmēr varbūt iemet lūdzu čatā tos uzdevumu jautājumus, lai visiem būtu tā. Jautājums. Vai es drīkstu sakapēt, piemēram, Raimanda Paula dziesmu ar notrīņu priekš pasākumu, kurā 100 cilvēku kopīgi dziedās šo dziesmu, vai ir taisnība, ka kopējot jau iepērkot printeru, papīru un tintu, ir nomaksātas autora tiesības? Par to pasākumu ir interesanti. Šeit mēs tad priekš pasākumu, kurā 100 cilvēku kopīgi dziedās šo dziesmu. Un te ir daudz aspektu. Te varētu būt publiskais izpildījums, vai tas ir vai nav publiskais izpildījums. Bet es teiktu tā, šeit mēs atkal varam atgriezties pie tā stāsta par to, ka autortiesības ir par un ap naudu. Ja mēs ļoti plašā ģimenes lokā gribam vienoties Raimonda Paula dziesmas dziedāšanā, un es paņemu no interneta notis, izdalu saviem ģimenes draugu lokā, un mēs visi, piemēram, Jāņu vakarā dziedam šīs dziesmas, tas visticamāk mums būs ļauts. Es teicu, šī joma skar publisko izpildījumu. Publiskais izpildījums tiek definēts kā izpildījums ārpus ierastā ģimenes loka. Kas ir ierastais ģimenes loks? Tas ir labs jautājums. Bet tādā situācijā, piemēram, tādā ļoti lielās Jāņu svinībās kopīgi dziedāt, visticamāk, ka mēs to varam darīt te pašā laikā, ja tas būs pasākums, kur, piemēram, paralēli notiks kaut kādas svinības, tur, ar ieejas maksu vai arī kafejnīcas ietvaros, tas teiks darīs, tad visticamāk, mums vajadzēs licenci vai atļauju, lai šo te veikt. Tad skatāmies no tā aspekta, vai tas ir saistīts ar naudu. Piemēram, par mūziku, kas skan kafejnīcās, ir jāmaksā licenci, šī publiskā izpildījuma licenci, tāpēc, ka mūzika kafejnīcā veicina apmeklējumu, veicina pārdošanu. Un otrs jautājums, vai taisnība, ka kopējot jau iepērkot printeru, papīru un tinti, ir nomaksātas autora tiesības. Atzīšos godīgi par to, ka printeru, papīru un tinti iepērkot jau ir nomaksāts. Es neesmu līdz galam drošs, bet autortiesību likumā ir paredzētas tiesības kopēt darbus un ir atsevišķa kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kur ar šausmīgi sarežģītu nosaukumu autortiesību darba reprogrāfiskā izmantošana, tāds ļoti, ļoti komplicēts, bet ideja ir tāda, ka kopēšanas saloni maksā šai te organizācijai, kopēšanas salonu un bibliotēkas maksā šai te organizācijai par to, ka klienti kopē darbus. Tad ir vesela virkne autortiesību nozara, kur kaut ko pērkot, jātiek nomaksāt. Piemēram, tas saucamā nesēja atlīdzība. Nopērkot mobīlo telefonu, ja nebaldos, beigās palikt pie tā, ka mobīlē telefoni arī tiek pakļaut, vai piemēram, USB zibuli, nopērkot daļa no pirkuma maksas aizies pārvaldījuma organizācijai, kas sadalīs starp autoriem to, kāpēc, tāpēc, ka mana autortiesība likums ir devis tiesības, piemēram, mūzikas darbu sev saglabāt kopijā privātai lietošanai. Tā pašā laikā autoram par to ir jāsaņem atlīdzība, un tas tiek organizēts tā, ka šī autora atlīdzība ir iekļauta cenā. Bet atkal atceramies, ka šeit visur par šīm nesēju un tam līdzīgām atlīdzībām tur ir runa par tikai un vienīgi privāto lietošanu. Tad visus šos jautājumus skatāmies caur šo filtru. Vai tur ir vai nav kaut kāds naudas pelnīšanas elements. Un ja ir, tad jāprasa atļauja autoram. Labi, izklausījās pēc brīnišķīgas atbildes. Jā, tad es tagad taisu vaļā tās breakout rooms. Cik es saprotu, jūs viņās tiksiet automātiski ielikt iekšā, un tad jau tālāk mūsu lektori tur ar jums tiks galā, dargie dalībnieki. Miku, vai varēs varbūt